Čau, Agnes! Čau, Laura! Kā tu šodien jūties? Kādas tavas sajūtas pirms mūsu sarunas? Mazliet interesants, tāds ņudelīgas, mazliet, bet arī gan aizraujošs sajūta ir piedalīties. Paldies, ka tu padalījies. Manā pusē arī ir sajūsminātas sarunas sajūta, tāpēc, kad mēs šodien runāsimies par tevi, par tavu ceļu līdz nāves dūlai. Un tā kā tev bija tikai doma, kas vienmēr ar visiem arī sāks, mums ir kaut kāda doma, kaut kas. Un tad tālāk ir šis process, ceļš, līdz mēs nonākam pie praktiskām darbībām, pie dažādiem soļiem. Un tavas puses pastāsti, kas tu esi, kā tu atbildētu uz šo jautājumu par sevi? Plašs jautājums, ļoti arī dziļš. Kopumā es esmu, man ir 3 bērni, tas man ir liels pamats manai dzīvei. 3 puiši, un es esmu ļoti, ļoti ar viņiem kopā, Un viņi, protams, man ir daudz kur aizveduši manā dzīvē. Es varētu teikt, ka viņi ir bijuši man lieli skolotāji, tāpēc arī vērts to pieminēt. Un tā, ja es skatos, tad man ir ļoti liela garīgā puse, kur es vienmēr esmu meklējis ļoti lielu garīgumu dzīvē, kas nav varbūt tik kristietisks, bet tās vispārīgs, teiksim, garīgais skatījums un tā. Jā, un arī tādu dabiskumu dzīvē, tas man noteikti ir, kas man zina, tad es noteikti būtu tas, kur es visur meklēju to dabisko īstumu, gan ēšanā, gan, gulēšanā, gan attiecībās ar cilvēkiem, gan pašai, kādai man būtu. Un vīrs saka, es esmu ļoti drosmīga. Tas prasa daudz spēku, un tāds es ir nogurdinoši. Daudz, kas man te ir aizvedis uz šīm nāves dūlām arī paskatīties, pamēģināt pabūt tajā visā. Kā tu nonāci līdz šai domai par nāves dūlu? Kas tevi pastūma vai iedeva tādu perspektīvu, ka tas arī ceļš, ko tu varētu iet savā dzīvē? Vienu vakaru vīrs atnāca mājās un teica, ka viņš ir noklausījies podkāstu ar tādu dūlu, Alo Artur, un viņa esot nāves dūlu, un tam likās, šitas kaut kas tāds ir, un likās kaut kas tik nereāls un traks. Un es jau teiktu vienam prasmu, bet tu jau zināji, vai ne, ka šitas ir vienkārši man jāpasaka, vai ne, un ka tas jau bija tāds, ka tas nav vienkārši tāpat, es noklausījos. Un, protams, es noklausījos arī šo podkāstu, bet tas nebija tā uzreiz, iešu to darīšu, un šitas manējais un tā, jo īstenībā man tas dzīves ceļš vienmēr ir bijis tāds, ka, kopš beidzu es vidusskolu, visu laiku kaut kā esmu meklējis, ko tad man darīt ar sevi, kur tad ir tas mans tāds, un man vienmēr vajag šo sajūtu, ka šis ir mans. Un līdz tam es nedabūšu šo sajūtu, kur es vienmēr domāju, varbūt to, varbūt šo, varbūt to. Un es diezgan esmu mocījusies par to, ko tā lai es ar sevi dari, kur lai es iesāku, kur es veltu savu enerģiju un spēku. Jā, un tad es noklausījos to podkāstu un tā, bet sākumā tā likās, tā kā, pirmā arī doma bija tāds, labi, es meklēju tā kā savu, bet ne jau šito. Tas ir pat traku. Bet kāpēc arī vīrs man to ieteica? Tāpēc, kad arī, man ir tā, teiksim, laikam, kur jāsaka, kāpēc šo es izvēlējos, tad es tušien teikšu, ka drīzāk profesija izvēlējās mani, nevis es viņu, no tiem cilvēkiem, jo, ja jau man jautā to, tad man liekas, ka es... Parasti man višķiņ samulsina tas jautājums, jo man liekas, ka man ir jāstāsta, ka man kāds nomira, un tad es redzēju, ka tas ir grūti, un tad man tas tā kā aizved uz to, ka es tad varētu arī palīdzēt citiem, jo tas ir lielākais tāds, klasiskākais stāsts, kā cilvēks šeit nokļūst. Tā nav bijis. Tomēr tajā pašā laikā es skatos atpakaļ uz savu dzīvi, tad man likās, bija šī viens gadījums kaut kāds, tad bija te gadījums, tad bija tāds. Es atceros, kā es vienreiz šķirstīju žurnālu, un tur bija paliatīvās aprūpes māsiņa. Un tas bija, es varu atcerēties, vienīgais mirklis, ka es nodomāju tiešām, šo es gribu darīt. Bet es sapratu, medicīnu, bet es gribu būt pie paliatīvām aprūpes tā kā cilvēkiem. Bet tad es sapratu, es pa māsiņu nemācīšos, nav īsti manējais un tā, un baigais iecepiens, tā teikt, mācīties tagad pa māsiņu vēl un tā, un likās,
Un es noliku to domu nost, un tad es četinu to dzīves ceļu savu, tad es jau redzu, es jau biju turpat, kur es esmu tagad. Un nekur tālāk neesmu tikusi, un īstenībā nekur tālu nebija jāmeklē. Jā, man gribētos nedaudz pieskarties pie tā emocijām, jo tu vairākas reizes minēji, ka, izdzirdot to un padomāt par to, nebija tāds, varbūt uzreiz īsti, jā, es eju šo ceļu, bet tās bišķiņas, ka varbūt tās bija tāds, varbūt bailes vai šaubas kaut kādā ziņā, vai atkal es baža, vai kas bija tās emocijas, kas tev darījās? Pirmkārt jau bija tāds pārsteigums, ka kaut kas tāds ir noteikti, ka ir tāda iespēja būt cilvēkiem, kas mirst, un visā tajā procesā vispār kopumā. Bija bažas droši vien. Likās, kā es tagad ienesīšu mājās, ka man mazi bērni ir, mājās ienesīšu tādu nāvi tagad un miršanu, kaut ko tik smagu un grūtu, kamēr mums tā dzīvība kūsā un viss ir tāds, pilnīgi savādāks. Un tad likās, kā es kaut ko tā, jā. Un tas man nobloķēja, ka es 1 gadu neizmācījos tomēr to visu, un pēc tam sapratu, nē. Ka man jāizmācās tas un jāmēģina. Un, ja tā godīgi, tad ir drīzāk pretēji tagad. Man liekas, tā nāves perspektīva mums ir tieši iedevusi pilnīgi kaut ko citu ģimenē un daudz vairāk dzīvības, ja tā godīgi, kas liekas varbūt paradoxāli. Bet jā, ir daudz iedevusi, daudz sapņus par dzīvi, daudz lielāku. Kas bija tas tāds pēdējais, kas tev ir pamudināja? Iet un mācīties, tu minēji, kad bija tas gads, viņš pagāja gads no dzīves paskrējas, domāju, visdrīzāk kā jau viss skrien, bet beigās tu saprati, ka jāiet, vai kas bija tie, kas tev varbūt tur kaut kur atturēja? Jā, viens, kas atturēja, bija tās bailes. Arī bailes, ka tas ir grūti un smagi, un kā tas īsti ir. Man jau nav ne jausmas, tā kā tas nav ikdienišķi būt klātesošai pie mirstošiem cilvēkiem. Bet pēdējais bija tāds punkts, kad mans bērniņš dzemdībās nokļuva palliatīvā aprūpē, bet intensīvā terapijā, bet tieši pēc dzemdībām, un tas, protams, bija ļoti, ļoti sāpīgi un ļoti, ļoti grūti un smags posms. Bet tajā posmā es saņēmu gan dūles atbalstu slimnīcā un arī pēpmāmas atbalstu. Un man bija liels pārsteigums, jo tā bija sestdiena laikam, kad atbrauc pie manis pēpmāma. Un es uzzināju īstenībā, ka Sigultas slimnīcā viņiem ir jāteikt pieejams pēpmāmas un dūle atbalsts. Es uzzināju, ka tas ir bez maksas, viņas to dara brīvprātīgi. Tas nav tā, ka viņām Sigultas slimnīca kaut ko atvēlēt vai kā, bet viņas tur drīkst būt. Un šī pēpmāma bija pie manis speciāli atbraukusi no Rīgas savā brīvdienā, maksājot naudu par benzīnu vai par vilcienu, vienalga tērējuši savu laiku, jo viņi uzzinājusi šo man grūto stāstu. Un man tad atvērās tā kā, es gribētu teikt, tā kā sirsniņas mute vaļā, kad, wow, kāds pie manis šitā atbrauca, pilnīgi neprasot un dodot. Un te man likās, ka nav pareizi. Es sēžu mājās ar savām zināšanām, ar savu spēju, kamēr varbūt kādam tas būtu ļoti, ļoti noderīgi. Un tas man lika tā pateikt, jā, man šis ir jādara, jo sliktāk noteikti es nepadarīšu šīs lietas tā kā kādam, un tad nav no kā baidīties arī, ja tomēr es esmu mācījusies vairākus veidus, un ka tas pamats varētu būt ļoti, ļoti skaisti, teiksim, jā. Un arī īstenībā ļoti interesanti, kopš es izteicu to savu, to tiešām to sirds tādu nostāju, jā, es šito daru, man arvien nāk vairāk un vairāk šie iespēju, kuras es pat nemeklēju, viņas nāk paši pie manis, un tas liekas, jā, ļoti interesanti. Tādai liriskai atkāpē liekas, ka ir tiešām dzīvē jāapzinās, ko mēs vēlamies, jāsacird sevi. Un tavā gadījumā varbūt tas kaut kādā brīdī arī atnāca ar tādu krīzes brīdi ģimenē, kad mazais bija intensīvā terapijas blokā nodaļā. Bet jā, tas tikai katru reizi man liek pārliecināties, kad mēs atrodam to savu īsto vai sadzirdam sevi ir iekšē, ko mēs vēlamies darīt šajā dzīvē. Tās iespējas organiski atnāks, bet kamēr mēs mēģinām teikt mākslīgi uzvilkt cepuri, kuru mums nedara, bet izskatās visiem citiem derīgi un viss izskatās tā kā viņiem taču forši, tie cepuri arī man būs, nebūs forši, jāatrod tas savs, un tad jau tas viss kaut kā sakārtojas, pakārtojas un iespējas paši no sevis atnāk pretī. Jā, tieši tā. Jo arī, kad es pabeidzu, man bija tā sajūta, tā kā, kā lai sāku?
Un tā kā idejas, ka es varēju pateikt, jā, man jāizdara tas un tas. Bet kaut kā sirdī bija tāds, nē, tas nav mans ceļš īsti, kaut kā viņš liekas tāds sintētisks, kad, un es īsti nevarēju saprast, kā tā teikt, kā lai dzimst, jā, šajā visā, un kā lai es dabūju to piedzimšanas mirkli, ka es izēju to, jā, es izmācījos, bet kā lai tagad iet pasaulē. Un tad arī bija tas Covid laiks arī, un kad bija grūti vispār kaut kur, tā kā pēc Covid laiks, bet tad jau vēl joprojām bija tās regulas visas un tad likās, un vispār, kā arī bija, es izmācījos, un es sāku stāstīt cilvēkiem, ko es daru. Es satikos, piemēram, tur ar citām ģimenēm, kas ir arī man bērnu skolā, un es kaut kā netīši varbūt ierunājos, ko es daru vai kā, un es redzu, ka bet neviens jau nesaprot, ko es daru. Un kas vispār tas ir? Un īstenībā to pirmo gadu es vienkārši ar cilvēkiem, ko es satiku, mazāk pazīstamiem, es vienkārši runāju, kas tas vispār ir, ko es varu darīt, kāds ir tās iespējas, ka tas nav tikai tad, ja mirsta, bet arī cilvēkiem, kas ir dzīvi un veseli, kaut cik vismaz, un ka tur arī ir ļoti lielas iespējas, ko paņemt no tā, ko es varētu piedāvāt. Un tad man liekas, es nevaru piedāvāt tev, nāc pie manis, Laura, es tev šurum burum piedāvāju, baigi forši būs, jā. Tev jāsaka, kas ir šurum burum? Kas tas tāds ir vispār, un kāpēc vispār to vajadzētu, un vēl tev kaut ko samaksāt par to, jā. Drīzāk to nedarīs. Un tad šeit bija tā sajūta līdzīga, ka es viņiem piedāvāju kaut ko, un te tāds, jā, bet kas tas vispār ir? Jā, tad droši vien man būtu bijis jātais Instagrams, vispār tur jārunā, visādi sociālie portāli, un rītīgi par to jārunā, ka jāstāsta vispār, ko es daru, kas tas ir. Tajā laikā es nejūtu, ka es gribu tik ļoti ieguldīties tādā stāstīšanā, ka es tā ļoti maigi to paņēmu. Es eju apkārt, es stāstu, metu bumbiņas, kā saka, cilvēkiem, kam arī varētu būt interesi, kam varbūt ir līdzīgas dzīves situācijas, tomēr kādām saslimšanām. Un tad es arī padomāju, bet ja es to darīšu visu mūžu, tad kur man steigties? Es tā arī varu lēnu, mierīgu garu tajā visā ieiet, jo, protams, šeit man cilvēki nestāst, kā viņi Turcijā sauļojās un cik fantastiski bija, ja. Līdz ar to man arī jāapzinās savas spējas, savas resursi, savas enerģijas daudzums. Un līdz ar to es tā mēģinu neskriet, jo man vispār tendence diezgan liela ir skriet, diezgan dedzīga. Tad šeit es mēģinu tomēr sevi pabremzēt šur tur. Mēģinu bišķiņ lēnākā tempā sadzirdēt sevi. Es gribu atceros sadzirdēt sevi, kad var arī lēnāk, un kā tu minēji, ja tas ir tas, ko darīs visu dzīvi, varbūt nav jāstrabj karsts, bet palēnīt viņam iepazīstinot, runājot ar cilvēkiem, redzēt, kur tas aizved pie īstajiem cilvēkiem. Ja mēs vēl bišķiņ atkāpjamies pie tā paša sākuma, labi, ģimenē viss teiksim, skaisti vīrs atbalsta, pieņem, ka tas ir tavs lēmums, ko tu vēlies darīt savā dzīvē, bet tomēr mēs dzīvojam sabiedrībā, tā teikt, un mums ir daudz apkārt esošie cilvēki no tuvākiem, no varbūt mazāk tuviem sirds cilvēkiem. Kāds bija viņu reakcijas, kad viņi sadzirdēja, kad Agnese būs nāves dūle? Viņa plāno par to mācīties. Tētis pateica, nevajag šito. Kad nē, tā tiešām. Bet tāda līdzcilvēki, ja tā godīgi, tie, kas man ir apkārt, varbūt ar tiem, ka mēs esam vairāk ar citā tādā kopienā kopā, tie, kas to uzzināja, teica, wow, tu dari sveitīgu darbu, kur bija tas atbalsts. Pārējiem es nemaz tādu baigi nestāstu. Jā, tur dažiem varbūt ģimenes locekļiem diezgan pieņemoši. Es droši vien gan īpatnēji visai savai ģimenei ar visu kaut ko citu, kad viņi jau zina, ka šiptaņ jau kaut ko tik atkal dīvaini izdomās vai darīs. Un jā, tā kā es daudzos aspektos neesmu klasiski, teikt, formulējumi vai kā, neiekļaujos, un līdz ar to varbūt tas nesagādāja tik lielu pārsteigumu. Vārdu sakot, izgāja pluszīmi no visa tā. Ķipā, jā. Tā pašā laikā, ir jau tā, ka es satieku cilvēks, viņam saka, oi, nē, smagi, tur taču mirst un tā. Tas ir arī mazliet apstādinājis šeit tad mani, jo tad man liekas, bet varbūt es nezinu, kur es te ieparos, un varbūt tiešām tas ir smagi.
Bet tad es cenšos atcerēties atkal pagaidi sevi, nu tā kā, kur es esmu un kā es uz to skatos. Un es uz to skatos pilnīgi savādāk, ar citu prizmu, jā, un es arī zinu, ka, nu, man ir šīs kaut kādas, nezinu, teiksim, spējas, redzēšana šajā visā. Līdz ar to, nu jā, man tas skatījums ir pilnīgi cits. Un man nav tā kā tādu baiļu, varbūt tā ir tāda bijība, nezināšana, kur rodās kaut kādas bailes, un arī tas ir veselīgi, protams, ka man ir nedaudz bailīgi kaut ko tādu arī darīt, jo, nu jā, tā ir veselīga un tāda arī pazīme, jā, jo savādāk es esmu tāds terminators, kas pie visiem visu darīs, un tur jau var sākties tāds, nu, nesmuks lietas ar, jā, kas var notikt. Man patīk arī tas, ko tu minēji par to nezināšanu, jo, manuprāt, cilvēkiem bieži vien arī tā profesija, tā kā tas vārdu salikums jau ir tas, ka mēs nezinām sabiedrības lielākā daļa, kas tas ir un kā līdz tam vispār cilvēki, nu, kāds viņu ceļš ir un ko viņi mācās, vai viņi nemācās, vai viņi vienkārši ir tādi pseido speciālisti, Jā, kuri ir savienojuši šos divus vārdus, un tagad viņi ir tautā, un viņi varētu atbalstīt. Tā kā, jā, tā nezināšana laikam viss tas kritiskākais, jo mums liekas tas vienkārši briesmīgi, kamēr mēs nezinām, bet tā, ka mēs saprotam, un ja vēl par to runāt cilvēciski saprotamā valodā, lai saprot vidējais parastais cilvēks, ja kurš, tad tas liekas arī tāds, ok, tas ir tas, un tad mums ir tikai jāsaprot, vai tas ir ok priekš manis, vai tas gluži nav ok, un tas arī ir, kā es teiktu, ir ok, kad kādam ir ok ar to, un kādam nav ok ar to. Tieši tā. Tā kā viss nevar būt uz 100% akceptējams. Jā, man liekas arī tā izglītība, viņa noteikti ir vajadzīga, tajā pašā laikā, man liekas, reiz viņa ir pārspīlēta vispārīgi, jo arī mums citreiz ir cilvēkam ir iekšā, viņš to varēs, un viņš varbūt pat labāk varēs, bet viņam, redz, nav papīrīts. Bet tad arī parasti ir cilvēki, kas atrod šos citus cilvēkus, un viņiem ir šī cita domāšana, ka man papīrīts neuztrauc, man interesē tas, ko tu vari man iedot. Es meklēju sev palīdzību, un šeit vismaz ir iespēja to gūt. Varbūt viņa nevainagosies, bet vismaz ir iespēja. Man liekas, tas arī ir atšķirīgs skatījums uz dzīvi, un tad tie cilvēkam vajadzēs, viņi atradīs un meklēs. Kā arī sataustīt, teikt, savu cilvēku, to savu speciālistu, atbalstu plecu, jo iespējams ne ar pirmo būs pa ceļam, bet ar nākamo būs pa ceļam un aprunāties. Tas ir ļoti svarīgi, jo tomēr šis temats, ko mēs turpināsim virpināt sarunā, viņš ir tāds jūtīgs, ļoti trausls un maigs, un tur tajā brīdī jābūt tam īstiem cilvēkam, gan gribētos no manas puses domāt ar šīm kaut kādām bāzes zināšanām, ko nozīmē šie procesi, gan arī tas, ka viņš kā cilvēks ir maigs un iejūtīgs un empātisks pret šo visu. Jā. Un, Agnes, kā tev veicās mācību ceļā? Sāksim no meklēšanas, pieteikšanās. Pirmais cēliens. Kā veicās tajā? Ja tā godīgi, man liekas, pirmais cēliens bija diezgan 6 gadus atpakaļ, kad es iestājos pirmā kursā pepmamās. Un īstenībā tur bija, man liekas, tas pamats, man bija tā sajūta, ka man tur jāiet. Un es domāju, es būšu pepmama. Un tad tur es guvu pamatu konsultēšanai kā tādai, un arī skatījumu mums cilvēku, kā notiek konsultācija. Jo pirmais, man liekas, mums visām daudzām bija tāda sajūta, ka mēs aiziesim, te pastāstīsim, kā tu to bērniņu būtu un tā, un īsmā ir pilnīgi pretējs, tur muti ciet, un es klausos. Un es tikai atspoguļoju, pārfrāzēju, un es klausos, ko man saka, un es īsmā saklausu to cilvēku viņa esenci. Kas tad ir viņam svarīgs un par ko tad īstenībā viņš tur runā patreiz. Un šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, jo es neeju stāstīt kādam, kā dzīvot. Es varu iedot viņam kaut kādas bumbiņas aizmest, hei, tas varbūt var šitā, varbūt var paskatīties arī tā no šīs skatu punkta vai kā. Bet principā pamats ir pats cilvēks. Un man liekas, tas ir ļoti skaisti, jo tādā mirklī viņu var aizvest uz viņa vietu, uz viņa ceļu, caur to, kas viņš ir šobrīd un šodien. Ja es ienāku, īstenībā man ļoti šī ideja ļoti patika, kad es iedodu viņam spēku arī tajā mirklī. Savādāk, ja es atnāku saviem padomiem, īstenībā tā ir varas kā ar attieksmi, kurā es gribu
uzkundzēties uz šī cilvēka mirkli un padarīt sev par spēcīgāku, varenāku, zinošāku un aiziet mājās ar ļoti labu sajūtu, cik es esmu forša. Nē, tas nestrādā. Un daudz foršāk sajūta ir iedot cilvēkam to, ka es klausos tevi, es dzirdu tevi, tas, kas ar tevi notiek, ir viss kārtībā. Un iedot vienkārši to virzību. Es dzirdēju, ka tu man teici to, es dzirdēju, ka tu man stāstīji par šo, tad izklausās, ka tas tev būtu svarīgs pat reiz vai kaut kā, teiksim, tā saruna, jā, kā viņi veidojās. Tad īstenībā, jā, ja es veidotu dūlu kursu pati, tad bez konsultācijas prasmēm es nevienu nelaistu ārā no šīs iestādes. Jo, jā, manā dzīvē tas ir bijis ļoti, ļoti vērtīgi arī ikdienā, kā es strādāju ar bērniem, darbojos un vispār dzīvē kā tādā. Spēja klausīties pilnīgi citā līmenī. Tālāk jau bija, tā Alo Artūra, ko es uzzināju, tā dūla, un pie viņas varēja mācīties, un tad es arī pie viņas aizgāju. Es īsti nemeklēju vairāk, jo viņai bija spēcīgs stāsts apakšā, viņai bija sava pieredze, sāpīga, ļoti rūta, ar ko viņa dalījās, protams, bet man ļoti arī patika viņa uzrunāja, viņa ļoti dzīvīga, krāšņa, īsta, un varēja arī just, ka viņa sāka to darīt no nulles, tā kā, un tajā bija tāds patiesa ziņa, ka es to gribu darīt. Ne aiz naudas vai kaut kādas slavas vai ko, kaut gan viņa pat reiz ir viena no slavenākām nāves dūlām, redzamākām dūlām pasaulē, teiksim, jā. Bet tur arī bija tādas... Jā, tāds sirsnība liela, tāds dzīvīgums, viņa ļoti, arī tās lekcijas, kā viņa vadīja, cik tā, es ļoti ātri runāju, ja kas šušiniet vai vienkārši klausaties, jā. Man patika viss, ka viņa arī tā dzīvi to ņēma, un viņa netēlo tā, mums jābūt priekšstatiem tā, jāvada šādi, un nē, viņa bija viņa pati, un man liekas, tas tik skaisti arī bija, un to es arī mēģinu paņemt arī no viņas būt man pašai ar to, kāda es esmu. Un visam jābūt perfekti, vai kaut kā skaisti. Īstums jau bieži vien nav skaists arī, un tā, un arī miršana, kā saka, nav skaista nemaz. Un dzemdības, ja mēs pastamies to procesu, īsta dzemdības, runājot par bērnu dzimšanu, tur nav lupu krāsas, tur ir, tur ir diezgan arī, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti skaisti. Atrast skaisto brīdī, kad iet cauri emociju spektru. Jā, un tas ir īsti. Tad tas bija tāds pamats tām pašām mācībām, kur gan viņi iepazīstināja visu, kas ir nāves dūles, kā skatīties uz bērēm, kādas vispār ir iespējas bērēm, kādas ir iespējas atvedīties. Un tas man arī pavēra lielu, plašu skatījumu, tad es saprotu, kāpēc man ir bērs, es ļoti cenšos no viņam izvairīties, ļoti priecīgi, ja man nav jāiet. Un, jo saprotu, tur nav īstums, tur nav tā esence cilvēka, ko es varu sajust. Tur mēs negodinam īsti viņu, tur ir kaut kādi rituāli, kas man nav izprotami. Un mēs īstenībā šīs bērns varam izmantot tos klasiskos rituālus, bet mēs varam ielikt arī to cilvēku esenciju tiekšā, kur viņš ir, jā. Man liekas, tas ir, ja cilvēkam patika roka mūzika, un viņam tagad, tur zāģē viena viola, tas varbūt pat īstenībā ir necienīgi, jā, pret viņu pašu, pret šo cilvēku, kā viņš ir dzīvojis, jā. Un tagad es pati lasu grāmatas, kas man interesē, jo es skatos, tev ar ārpus, kur daudz lasīt un mācīties, un tādā ziņā man to arī vajag, jo man ātri ir lietas apnīk, teiksim, es ātri izkožu būtību, un tad man sāk apnikt. Šeit ir tas, kad man gan interesē par, pieņemsim, pašnāvības gadījumam kārtīgi iedziļināties tieši vienā spektrā, jo šī nāve ir ļoti plaša, vai ne? Tad arī cilvēki, kas ir atraitni, jā. Tur arī ir pilnīgi cits spektrs, kāpēc man ļoti patīk arī tā doma, bet ja es esmu bijis 5 gadus attiecībās, kaut vai 2 vai 3 mēs esam dzīvojuši kopā, es neesmu atraitni. Bet īstenībā cilvēks ir. Un tad viņam ir tā, ka neviens viņu cīzmā neuzskata nopietni, kaut gan viņš ir bijis ļoti ilgstošās attiecībās ar šo otru cilvēku, bet viņš, nekotējās šajā grupā, jā, bet īstenībā viņš tiek pamests viens tajā mirklī, un viņš tiek nesaprasts, un tas ir ļoti bīstam šajos mirkļos, kad mēs esam ļoti vārīgi un iejūtīgi, jutīgi, jā.
jā, tad ir arī grūtniecības izbeigšanās un dzemdēt arī bērniņus bieži vien, kas ir puncītī nomiruši. Šeit arī ir liels arī aborti, teiksim, tas man vienmēr liekas ar tik interesanti, kad varbūt, teiksim, aborts varbūt pašā sākumā, bet tā ir tāda atombumba savā ziņā, kas tiek iemesta sievietei un ģimenei kā tādai. Kaut gan īstenībā tas ir bijis, kaut vai pāris nedēļas. Es neesmu redzējis nevienu sievieti, kas nebūtu ar asarām acīs pēc spontāna aborta. Kaut gan tas ir bijis ļoti ātri. Varbūt tajā pašā sākuma posmā, bet tur ir milzīgi procesi apakšā, ko tā mazā sēkliņa ir iedevusi. Un tā kā visus šos procesus apgūt, apsvērt, izskatīt vēl, tā teikt, parasta nāve, ja? Tad ir vēl cilvēki, kas vienkārši mirst kā paliatīvā aprūpē, kā hospisu, tur arī ir milzīgi procesi, un tā kā ir, kur iedziļināties, ir, kur skatīties tajā visā plašumā, un izlasot vienu grāmatu, es ieraugu, bet ir vēl viena grāmata, tad ir vēl šitāda grāmata, un tad vēl ir tā, jā, ir ko rakt, ir ko skatīties, un gribās, bet arī solītim, un bieži vien atkal nevajag tās zināšanas pa daudz, viņi citreiz kaut kur ir, arī tas var citreiz varbūt, bet man gribās uzzināt, teiksim, tādus varbūt pagriezienu punktus, kas katrā šajā mirklī ir svarīgs, un kas būtu palīdzošais arī citam, tā kā pateikt, hei, bet, zini, visdrīzāk varbūt veikt cauri kaut kam šādam, kas nederēs varbūt citā gadījumā, jā. Manuprāt, tas ir ļoti raksturīgs pie zaudējumiem, pie tās pašas, teiksim, nāves, un arī, kas varbūt zaudējums, ko tu minēji par ilgām attiecībām, kuras var pārtrūkt, un tas ir zaudējums arī zem tādas kategorijas, un atkal tāpat, tā teikt, zaudējumi nav visi paliekam zem vienas instrukcijas, jo, piemēram, pašnāvības skaitās kā traģisks zaudējums, un viņš cilvēkam nepārstrādēsies tāpat, kā varētu pārstrādāties dabiska līdzcilvēka došanās uz to pasauli. Tas būtu lēna veca cilvēka nāve, kur mēs redzam. Tāda mierīga, bez sāpēm, bez nekā, un tas ir arī pētnieciskos rakstos rakstīts, kad specifiski traģiskās nāves, pašnāvības, tas ir visgrūtāk arī pārdzīvot cilvēkiem un ilgāk arī iet šis sēru periods. Un tās ir traumatiskas pieredzes, un, protams, trauma pati par sevi, jā. Un plus vēl tur nāk visi paša sajūtas, un tas ir milzīgs apjoms, ko cilvēkam, vienam pašam turēt, tas ir, daudz. Man galvā vienkārši iztēlojas cilvēks, kuram ir tāda betona klucīša uz pleciem, kur viņam teikt ir jānes vienā brīdī, un viņi ir neredzami, un tie cilvēki ir starp mums, tas vienmēr, man liekas, tāds, mēs vienkārši neredzam. Kādas betona klucīšas mēs nesājam līdzi, mazākus, lielākus kā kuram, bet tā tas ir. Un minēja par mācībām. Mācības bija, cik es sapratu, angļu valodā, un tās laikam bija arī attēlināti, tā kā ļoti pieejamas. Jā, tieši tā, pēc mums papētīja, ka ir diezgan daudz dūles apkārt, kas piedāvā tieši šos online kursus, kur arī var iziet, tā kā nav tikai viens, diezgan, iespēja. Un cik ilgs bija šīs mācības, tā kā jums bija kā teoretiskais arī, tikai viss tas bloks? Viss teorētisks, un cik ilgi jums bija? Teiksim, tā skrienot varēja 3 mēnešos izskriet cauri, teiksim, bet viņa dod laiku pusgadu, jo ļoti, ļoti daudz ir arī pašrefleksijas. Man pašai jāiziet cauri savām lietām, saviem skatījumiem, definēt, kā es redzu nāvi, kā es redzu nomiršanu, savu nomiršanu, būt gatavai kaut kam tādam arī, varbūt pāragri. Ja gadījumā saprast arī, kāds ir man nostājas vispār par, kur mēs nonākam, bet arī būt atvērtai to, kad arī kāds var domāt pilnīgi savādāk. Bet arī, lai man ir šī skaidrība, lai man ir šis centrs, un tur arī tas mugurkauls arī var rasties, teiksim, Protams, arī bija mācības par to, par biznesa vadīšanu, tomēr arī, pieskārās. Protams, es varu teikt, ka katra tā lekcija bija tāda, kur, mēs varētu droši vien vairākas dienas, mēnešus
pētīt un mācīties, jo, piemēram, šī konsultēšana, viņa tika pieskarta kā jautājums, jā, bet, nē, tas nenotiek tik ātri. Teiksim, es atceros pirmā reizē, nekas nesanāca no konsultēšanas, bet pirmās, cik reizes man nesanāca nekas, kamēr, tā teikt, pielec. Kā to vispār dara un kāds ir tās metodikas un kā vispār jādara. Kaut gan viņi ir ļoti vienkārši no vienas puses, bet tur tas bija tāds ļoti īstāks. Vienīgais, kas man laikam mazāk uzrunāja, bija par stereotipiem, bet tajā pašā laikā es domāju, tas varbūt ir nākotnē ļoti labs veids, jo tur bija vairāk par to, jo viņiem Amerikā tomēr ir tāds vairāk tās etniskās kultūras. Un tad tur bija tā, ka kā mēs skatāmies, jo tur bija arī stāstīts, kā piemēram melnādainajiem viņiem ir ļoti grūti dabūt vispār atbalstu, un agrāk pat vispār viņiem pat kapi nebija. Teiksim, tas bija pat nesenā pagātnē, principā, kad viņiem pat īsti nebija kapu vietas. Tad kā viņas radījās, tas bija interesanti, bet es domāju, teiksim, uz Latvijas kontekstā man tas nebija tik varbūt vērtīgi, vajadzīgi. Skatīties to, kā ir sociālās grupas, kas varbūt netiek līdz šādam atbalstam, jo viņas ir tikai tāpēc, ka viņas ir, droši vien arī Latvijā, ja mēs varētu runāt par kaut ko līdzīgu, kad ir arī, varbūt, nezinu, mazāk nodrošināt vai kā, vai laukos dzīvojuši cilvēki, es nezinu, bet tas līmenis ir višķi savādāks, man liekas, tomēr, jā. Kad, teiksim, dēļ rases viņš nevar tikt pieņemts, jo mums tomēr nav tik daudz šo, citu tautiešu, teiksim, jā. Jā, un sanāk tad, savilkot par tām mācībām, tieši tām, kuras tu izgāji, viņas bija attālināti, viņas bija angliski, brīvā plūsmā pusgadu var mācīties, pašrefleksijām tie bija tādi kā praktiskie uzdevumi, tu jau minētos piemērus, ko jūs darījāt, sanāk, ka ir lekcija, tad jums ir uzdevums, šī pašrefleksija, un tad jūs tā kā pastāstat par to tajā grupiņā, vai tas paliek pie jums? Nē, man bija online lekcijas, kas ir tā kā pašas mācības, jo tiešās mācības ir 2-3 naktī, līdz ar to es nevarēju pievienoties grupai, lai kā es to būtu arī, tas būtu daudz prasīts, 3 naktī celties vai nakts vidū un mācīties, un es nezinu, cik es būtu spējīgi. Tā kā man nebija šāda iespēja īsti būt grupā. Kas tur šiem būtu bijis vērtīgi dzirdēt citus, būt tajā kopienā. Viņi pēc tam piedāvā arī kopienu, būt šajā kopienā Facebook grupu, kuras arī varēja būt, un tālāk arī ir tādas mācības, tā kā nē, bet tā kā grupa, kurā es pietiekuši ētām naudiņām var pievienoties un būt un prasīt jautājumus un nebūt vien šajā pasaulē ar to visu arī tālūk. Mācību laikā, kad tev varbūt pašaustījās, tomēr doma, nevajag, tomēr, nē. Vai tu jau arī mācībās bija tādi stingri, jā, es mācos, man patīk, es daru un nav šaubu? Tā kā es esmu diezgan tiecīga, tad parasti man liekas ir tā, ka es paņemu fotā, es eju, šito mācīšu, šitas būšu. Un tad, man liekas, šajā mirklī es padomāju, nē, es sev bremzēšu, es vienkārši mācīšos. Es nedomāšu, protams, jau domāju par to pašu, un es jau neko nevaru sev pārmainīt, bet es vienkārši izmācījos, gāju vienkārši soli pa solim, un te es tā kā mēģināju nesteigties. Kaut gan, protams, domās jau bija tur tā, tagad šito jādara, tagad šito, tur jāstais mājaslapiņu, un to gan es uztaisīju, laikam drīz pēc mācībām, un tādus vēl viņi tur jāpaslīpē, bet kopums tur ir. Tad es centos vienkārši būt tajā, ko es mācos. Protams, tajā mirklī jau liekas, tā kā es tur iešu, kā tur tas būs, bet es domāju, tie ir vairāk tādi prāta stāvokļi, tādi, kuras nobīstos, vai ne, kaut kādi tādi, varbūt, kas nav īsti tādi sirds stāvokļi. Vīgais prāts, tā teikt, jā, kas Citādi tu jau arī esi nonākusi sarunā līdz tam brīdim, kad tu esi pabeigusi mācības un pie mājaslapiņas, pie tiem pirmajiem soļiem. Kas bija pēc mācībām? Jā, es jau minēju, ka bija tās mācības, tad es sāku runāt ar cilvēkiem vispār, tā kā, kas ir, kas notiek. Tad mēs tomēr izvēlējāmies ar vīru 3. bērnu. Un tad līdz ar to es tagad mierīgi.
kad tas nav, es zinu, pēc pirmām 2 grūtniecībām, cik spēki ir maz, kas skriet uz 10 pusēm, tas nav viegli un nav vajadzīgi. Un man arī bija 2 bērni, vēl joprojām tā teikt, nekur nepazuda, un visa pārējā, jā, līdz ar to. Tad es, principā, iepauzēju to laiku, bet tad es vadīju lekciju dzemdību dūlām par to vispār, kas ir nāve. Un tas bija tā, kur es pakustējos, un bija baigi forši, un man bija liels iedvesma liela un liels prieks to darīt, un es tā rūpīgi gatavojos tam visam, un arī pēc tam arī saņēmu forši atsauksmes, un tas man arī, protams, priecēja. Un jā, tur es stāstīju vairāk par to, kādas ir vispār, kā skatīties uz miršanu, kas vispār ir miršana, un īstumā, cik daudz mēs ikdienā varam redzēt miršanu, kad nevienam īstumā vēl nevar jānomirst, lai mēs ikdienā, ja mēs skatāmies vismaz 3 miršanas dienā, mēs varētu saskatīt savā dzīvē katru dienu. Un mazas, varbūt pat muļķīgas lietiņas, bet tās ir miršanas lietas, tā teikt, kur mēs arī certot saskaramies ar sērām, bēdām, vilšanos, nožēlu, tiem pašiem procesiem, tikai tādā mazā līmenī. Tagad man arī ir vairākas tādas iespējas nākšu pakonsultēt, pabūt pie cilvēkiem. Mazliet interesanti bija, jo šī bija pirmās reizes, kad es nepazīstu cilvēku. Jo ir bijis, jā, man bija arī draudzene, kuras konsultēja bišķi. Es viņu nekonsultēju, īstenībā viņai bija vienkārši, viņai bija sadalīts kakls. Un es teicu, vai es pamasēšu, jo man arī ir masieru diploms, klasiskās masāžas diploms. Un tad tas arī ir foršs veids, kur es sapratu arī, jā, ka es mācījos, ka tur ļoti, ļoti saskan viss tas, ko es māku jau, kur man ir diplomi jau kaut kādi, kas man interesē, un tur sagāja pilnīgā viss kopā, kā saka, bīzes pīšana. Un, jā, un pirms gadiem bija izmācījusies klasisko masāžu, un tas arī vēl ļoti, ļoti noderēt manā darbā, gan strādājot ar cilvēkiem, kas mirst, gan cilvēkiem, kas paliek pie viņiem. Un šajā gadījumā manai draudzenei bija, jā, ka lēni viņai mirst vecmāmiņa, un viņai bija ļoti liela slodze, un tad es viņai teicu, es tev pamasēšu to kaklu. Nu, tas viņai sēdēja, un mēs runājāmies, un es viņai stāstu, bet zinu, vajadzētu arī tev šitā, varbūt višķi vairāk sev pamīļot, un vajag daudz tev tur ir, davai izelpo ārā šo te visu, kas ir sakrājies, un tad viņai forši bija, kakls bija brīvs, un viņa teica, viss nav sāpējis vairāk kopš tā laika, jo viņa nevarēja pat pagriezt to kaklu vairāk. Tik ļoti, un es domāju, nu jā, tas jau kaut ko mums rāda, kāpēc vairs nekustās, kas te ir, un kad pa daudz jau tiem cilvēkiem tik uzlikts, zinot to viņa stāstu, un jā, un te man bija arī konsultācija par to, ka tā bija tāda īsa, praktiska, kur cilvēks pats gribēja tik galā ar šo visu situāciju, līdz ar to viņam vajadzētu varbūt tikai vairāk idejas par to, ka vīrs nevarēja nomirt, kad ir tā, tā kā tas ābolīts, viss, tur ir, gatavs, kāpēc, bet nekrīt viņš. Un tad viņa nevarēja saprast, kas tur var būt un ko darīt, jo viņa tur ir izmēģinājusies un tāds, teiksim, garīgs cilvēks, mazliet ezotērisks, un tad viņa tur skatījusies, ko tur varētu, bet, jā, un tie iespējas, kāpēc cilvēki nevar nomirt, arī ļoti daudz un dikti, un tas arī nav tik viennozīmīgi, un šeit arī, ko man patīk, kā stāst arī par nāves dūlām, nav tā, ka mēs to mākam. Mēs to pat nezinām, vai mēs to mākam vai nē, jo, neviens mums pēc tam nenomirst un nepasaka, jā, vispār spēk vēl mācēju šito, ja. Mums nav šī informācijas pieeja, un mēs to atstājam tādā lielā pašplūsmā. Kaut gan īstenībā ir ļoti daudz cilvēku, kas piedzīvo lielu trauksmi, kas vairs nespēja parunāt, viņi ir uz gultas, viņi piedzīvo, varētu būt trauksmi, lielu, jā, un kas nespēja, jo tāpatās, kā īstās dzemdībās, arī šīs sauc par nāves dzemdībām, un tad bērniņa dzemdībās viss, ko sievietē vajag, vislielāko ir atslābinātība, droša vide, relaksētība, saprotoša vide, lai šīs dzemdības varētu notikt harmoniski. Un tāpat arī otrā pusē. Tur ir tieši tie paši procesi, tikai, protams, ar citu niansi.
Mm. Es tā klausījos, un es pie sevis nodomāju, ka arī īstenībā kaut kādā ziņā tās ir dažādu tehniku, teiksim tā, kopums. Viņas minēja šo pašu elpošanu masāžu, kas ir tāda jau fiziskāka pieskārieniem. Noteikti mēs varētu vēl arī citas, nezinu, mākslas pieskārieni iedot vai kaut kādu meditācijas. Jā, meditācijas, un to visu kopā apvienojot, saprast un ieteikt varbūt tam cilvēkam pamēģināt kaut ko, kas, manuprāt, arī varētu būt brīnišķīgs darbs, konsultatīvs darbs, gan sanākt vairāk, kā pateikt, ka ir dažādi arī šie veidi, un varbūt, piemēram, tu vari arī kaut ko palīdzēt, jo, nevienmēr mēs saprotam, jā, ka tā spriedze, tas pārdzīvojums, viņš sēž mūsos iekšā, vai tie ir tie betona klucīši, ko es pieminēju, ko mēs neesam uz pleciem, un viņi fiziski raida šos simptomus, ar kuriem mums ir jāmēģina kaut kā tikt galā, bet nevienmēr mēs zinām, kā tikt galā. Un tad, iespējams, ir vērts tiešām aprunāties ar cilvēkiem, kur ir bišķi vairāk veltījuši, nevis bišķi, bet viņi ir vairāk veltījuši laiku, lai iedziļināties konkrētām tematikā, jomā, un spēj parādīt, ka ir šāda tehnika, varbūt ir vērts pamēģināt. Un tās var palīdzēt, jo tam es viennozīmīgi piekrītu, ka dažreiz vienkārši, kad cilvēki, katrs mēs specializējamies kaut kādā savā jomā, īpaši profesionālajot ceļu. Un mēs esam izkoduši visdrīzāk, tā diezgan konkrēti, mēs saprotam savu jomu līdz mugurkaulā skriemeļiem, bet nereti mēs nezinām par sevi kā par cilvēku, daudz lietas un instrumentus, tehnikas, kas var mums palīdzēt grūtos dzīves brīžos vai bēdiņās un zaudējumos un izpratēt arī, kas ir zaudējums, ko tu arī minēji, Agnes, ka zaudējumam ir ļoti daudz perspektīvas. Viņš ir dažāds, tas nevienmēr tiešām ir šī nāve. Jā, un arī tad, kad, teiksim, ja man ir slikti, es ļoti bieži aizmirstu visas foršās tehnikas. Es visu aizmirstu. Bieži vien, un tad domāju, pareizi, es taču varēju to darīt un to darīt. Tāpēc jau mēs meklējam šo palīdzību bieži vien citur, vai ne? Un otrkārt arī es esmu lielās emocijās, cik es spēju, teiksim, palīdzēt otram. Tādēļ man patīk šis termins, tā kā turēt telpu. Tas nav vienkārši, un tas prasa ļoti daudz resursu. Bet tas nozīmē turēt telpu, ka es esmu šajā telpā, es jūtu tevi, bet es nepazaudēju sevi. Un es varu piepalīdzēt ar šiem rīkiem, metodēm, sarunām. Tas arī ir metode, vai ne? Virzīties uz priekšu veselīgā veidā, jo es varu arī no savas dzīves, teiksim, pateikt, kad man bija pirmais bērns piedzima, tad, es tiku galā, es zinu, ko tas nozīmē, bet iekritīšu grāvī vai neiekritīšu, ja? Tas ir tāda milzīga nervu pārslodze, vai tikšu vai netikšu, vai iekritīšu kaut kādās grāvjos ar nervu pārslodzēm, pa nezinu, tur un citiem tās būs depresijas, citiem tas būs kaut kāds panikas lēkmes, jā. Vai tomēr noturēšos uz tā striķīša, kur iet, jā. Un tāda balansēšana uz nāves, bet uz nāža asmens. Tā kā, vai vajag? Tas prasa milzu spēku, un tas pēc tam prasa arī milzu atkopšanos. Teiksim, un arī, teiksim, tajā mirklī, ja es tur tā kā balansēju, jā, tad, teiksim, tajā mirklī, un teiksim, mans mīļotais nomirst. Tad man ir vēl šitas jāizprocesē. Tas ir daudz. Un tas ir pārāk daudz. Un vēl ikdiena jāvada. Jāiet darbu vai citi, nezinu, ja bērni vai nav bērni, bet sevi kaut vai jāapkopja. Tas ir milzīgs daudzums. Pat pārāk liels, ko vienam cilvēkam nest. Un man liekas, ka arī mums, kā arī manai paudzei un arī vecākam gājumu tā kā paudzei, tā palīdzības prasīšana ir diezgan grūta. Teiksim, es arī esmu viņu diezgan daudz mācījusies un praktizējusi, un tagad man laikam ir otrādāk, es palieku dusmīgi, ja man nav kas, tā kā, man liekas, es nevaru šī tik daudz, ne? Man vajag palīdzēt, lai kāds man palīdz, jo es nevaru vairāk tik daudz nest, es zinu, ka es sev vienkārši zinu, kur var nonākt, un es tur vairs negribu būt. Tā kā, vai tur vajag, un nāves doma var to ļoti būt klātesoši, lai tas nenotiek kaut kādā mērā vismaz. Es tevi piesaistot, domāju, bišķiņ
atsaucot atpakaļ uz to brīdi, kad mēs runājam par šām dažādām tehnikām un instrumentiem, teiksim, īstenībā tajās labajās dienās, kad mēs varbūt esam sapratuši tos instrumentus, kas mums palīdz, viņus ir ļoti vērtīgi pierakstīt kaut kur taustāmā veidā, vai turēt, nezinu, maciņā, ja kāds vēl izmanto maciņu ar kartēm un ar skaidru naudu, vai arī, nezinu, pie darba galda kaut kur kaut kādā lādītē, vai es nezinu, līlapiņām pielīmēt, pieskučēt drošā vietā un redzēt tās savas instrumentus, kas mums ir pašam, sākot ar elpošanu, kur ir dažādi veidi un var uzzināt, saprast, kurš varbūt vairāk palīdz, meditācijas, varbūt mandalas zīmēšana, krāsošana, zinu, ka tas arī citiem cilvēkiem palīdz kaut kā sazemēties, kā tikt galā ar to, kas viss iekšā vārās, un vienkārši, varbūt vienmēr būt gatavam. Recepšu grāmatu, vai ne? Jā, recepšu grāmatiņu, vai manā galvā vienkārši tāds instrumentu kastīti, kur mums ir skrūvgriezis, tur, nezinu, urpis, mums viss kaut kas ir, bet ir kaut kāda starta paka, tāpat kā pirmā palīdzības, kas vienmēr ir mašā, mums ir. Jā, un mēs varētu tādu arī paši sev radīt. Protams, tas ir tā ir vesela, nezinu, teiksim, mazā misija, kas ir jāizvērt cilvēkam, viņam jāapzinās, cik dažādas ir tehnikas, tad ir jāiztestē un jāsaprot, kura tam man īsti der un kuras var tā ātri paņemt un pielietot, vai nu esot viens pats, vai arī pat esot ar citiem, atrodot savus to stūrīti, laiku un telpu kaut kur. Tas man liekas bija tāds, ko es ļoti, ļoti vēlējos padalīties, jo es pat arī šobrīd testēju, mēģinu saprast, kas varbūt tie mazie rīciņi, instrumenti, ko es varu vienmēr paturēt pie sevis, ja kādos brīžos, lai kas man iestājas, un kā jau cilvēkam mums visiem ir kaut kādas situācijas, kas mums vienkārši izsit korķus. Jā. Man ir pēdējā laikā, es arī saprotu, ka ir tāds dienas, kad es vienkārši piecēlies no rīta un saprotu, tā man nav vispār spēka. Man vispār nav nekas, un es domāju, un es saprotu, ka man vajag uzlādēties, bet man jau nav spēka uzlādēties, man nav spēka aiziet uz pastaigā, es zinu, ka man viņi palīdzēs, bet es esmu tik tukša, ka neko. Un es domāju, pareizi, taču pamati. Un es tādēļ man ir mājā ir vīraki salikti, bet es viņus pat nekūpinu. Es vienkārši paņēmu viņus paostu. Vai citur ēteriskās eļļas es taisījusi arī tādu burciņu, un tad es arī nesēju līdz somā, ka visu laiku es varu paostīt. Tas pirmkārt atgriež šeit un tagad stāvoklī. Kaut kāda māņa, ja kuram tā būtu māņa, varbūt ar būciņām nevajadzētu aizrauties kā garšu, bet tā arī varbūt, es nezinu, kaut kas iesmidzināms, kaut kāds, un kas atgriež šeit un tagad, kas atgriež mums kaut kādu sajūtu, drēbe mīksta kāda, teiksim, mīkstas čībiņas vai plediņš, un tieši tādi pamati, īstenībā mums neko nevajag, mums nevajag kino ar manikīru un spā sesiju, kur īstenībā ir jābrauc, jāgatavojas, jānomenedžē viņa, Bet īstenībā šie pirmie pamatiņi, varbūt tiešām silta, garšīga tēja, kas mums garšo, vai tā pati kafija, vai kā, vai ne. Maņas. Sākt ar to. Un tīpaši forši ir savākt vēl smaržu, garšu, un visu ap sevi tas pilventiņus sataisīt. Tieši ar maņām. Tas mums arī pārved no vienas puslodes, kur ir trauksme, uz otru puslodi, kas ir kreativitāte, miers, paļaušanās, un līdz ar to arī iekšējs miers. Jā, gribētos katram novēlēt, lai izveido savu čemodāniņu, es nezinu, mazo instrumentu kastīti, pirmās miera palīdzības kastīti, kur katrai maņai atrast savu, nezinu, kaut ko, kas var atgriezt šo sazemēšanos, šo šeit un tagad kaut vai, es nezinu, galvā stāv kaut kāda dabiska zīda, mīgs caudumu gabaliņš, kas vienkārši paņemat kaut kā viņu sajūtu un tā kā ar garšām. Tas tiešām tāda liriska plata atkāpums, bet man liekas, tas bija ļoti svarīgi ar šo padarīt, tās ļoti praktisks ieteikums. Jā, un to vajag, jo zinu, ko es arī, es skatoties tagad, es skatos arī, daudz arī psihoterapeiti to saka, kad ir tā saruna, viņa ļoti, ļoti svarīga, bet, zini, vajag arī metodas, vajag to, es gribu teikt, fizisko darbību. Un savā darbā es arī sāku skatīties, kad es gribu izmantot metodas, viņas arī veidoju,
kā tieši strādāt, kā darboties. Jo vienkārši runāt, bieži vien tas citais nekur neaizved. Ir arī iespējas, veidot šīs metodas ar tās, kaut vai meditācijas, kaut vai pieskaršanās, kaut vai kustības, teiksim, kā metode. Viņas ir ļoti noderīgas cilvēkam, teiksim, terapeitiskas arī, Līdz ar to ir vajadzīga tāpēc mēs esam šeit, šajā ķermenī, viņš ir iedos, līdz ar to mēs arī varam tik brīnišķīgi arī viņu izmantot ar šīm metodēm, rakstīšanu, dzīmēšanu, gleznošanu, nezinu, tur balss, Un tas var būt ļoti, ļoti terapeitiski. Tā pati izkliekšanās, kā saka, vai ne, izkliet visu to dusmu, kāpēc vispār šis notiek ar mani, Iespējams, tas var būt ļoti, ļoti palīdzoši, un līdz ar to vajag šo vietu atbrīvot arī metodēm, tehnikām. Tas ir būtiski. Nevienmēr var palīdzēt runāšanas secinājumā. Jā, tā arī ir būtiska daļa, bet arī, jā. Tas viss ir par tādu, kombināciju, par to, kas ir pieejams, un tad vēl saprast tam īsti, kas ir tie īstie cilvēki, kas ir pretī tajā brīdī. Jā, noteikti. Nepieciešams. Jā, ja neiksim tajā mirklī, ja kāds saskarās ar dziļu traumu, es nesāksim teikt, tagad aiziet ar metodēm. Nē, tur, protams, ir vairāk saruna, vienkārši klausīšanās, un esmā arī, citreiz man arī gribās pateikt, ko vēl pateikt? Ko tu vari pateikt tam cilvēkam? Ja viņam ir tik grūti varbūt pat vārdi tur ir lieki, tur varbūt ir klātesamība bieži vien, un arī tās dūles, ko es klausījos, arī, katra dūle var izvēlēties to savu ceļu, cik plaši es vēlos iet, un kas būtu tas mans pakalpojums, tā teikt. Un citreiz vienkārši tiešām atnākt ar paciņu ēdienu. Tas ir tas, varbūt, kas ir visbiežākais, lielākā grūtība ir apkopt sevi, parūpēties par veselīgu ēdienu, par miegu, jo tajā mirklī cilvēks tik izsis laukā no visa, no sevis un arī no sevis, kad vienkārši varbūt paēst vai izslaucīt grīdu varētu būt vislielākā palīdzība tajā mirklī. To starp citu arī viena sieviete, kurā viņai tēvs nomira ar pašnāvību. Viņai bija milzīgs stāsts, gadiem viņa tā kā gāja tam cauri. Un viņa teica, brīnišķīgākais, ko viņa atcerās, ka viņai piezvanīja kaimiņiem pie durvīm, iedeva paciņu ar ēdienu un aizgāja. Viņa saka, tas bija brīnišķīgākais. Tajā mirklī viņai tas tiešām bija vajadzīgākais. Un tas, ka viņa netika traucēta, neviens viņai nejautāja neko, neuzbāzās, jo viņai, šis arī tā pašnāvība uzliek pilnīgi citus to sajūtu. Un viņa izjūt arī lielu kaunu par to, tādu, ka tas nav tik viegli runāt, kad tavs teicis, teiksim, vai cilvēks varbūt ir uztaisījis pašnāvību un tā. Un līdz ar to viņa nezināja vispār, kā runāt par to, un saka, tā pusdienas paciņa bija viss, ko viņai vajadzēja. Un joprojām viņa teikt, jau tas laiks, ko viņa stāsta, jau ir kaut 20, 30 gadu pagājuši, bet viņa to joprojām stāsta, ka šis bija vislabākais. Tas, kas man tiešām tajā mirklī tik ļoti labi palīdzēja un iedeva arī to sajūtu, droši vien, ka es esmu atbalstīta, ar mani ir cilvēki, es neesmu viena. Jā, no šīs tur izrāda to, ka tas atbalsts, tas jau arī nav tikai par klātesamību, varbūt, kā mēs saprotam, uzklausīšanu, bet tas tiešām var būt praktiskas darbības. Šajā gadījumā mēs runājam par paciņu, citā gadījumā tas varbūt, atnest cilvēkam kaut ko citu, izlaucīt māju vai jebko. Atsūtīt ziedus. Daudz varianti. Jā, tas ir visjaukākais, ja zini īstos mīļākos ziedus, atsūtīt to un kaut ko vēl. Jā, manuprāt. Un ne katrs mēs spējam tik daudz dot un darīt un zināt, kā atbalstīt, jo, man liekas, arī tas, kur arī es vēlos iet, ir stāstīt par to, kā atbalstīt, jo tas ir tik utelīgi. Jo es teikšu arī, man joprojām ir tā, ka arī, lai cik es mācītos, ja es satiktu, nezinu, savu draudzeni un pēkšņi uz ielas, un viņi man teikt, vispār es šķiros. Ir joprojām tā, ko lai pasaka? Nav ko pateikt. Uzreiz ir tāds vienkārši tā, ir tik daudz domprātā, kad es pat arī apjūku.
un īstenībā ir forši, ka ir varbūt arī, kad kāds pastāst, kā vispār varētu atbalstīt, kas ir tas palīdzošais un kas nav palīdzošais. Jo īstenībā ļoti daudz ir, kas nav palīdzošais. Visādi teksti un tādi, kas ir, diezgan briesmīgi un sāpinoši īstenībā. Un tas cilvēks īstenībā cenšas palīdzēt, bet tas teksts ir tik sāpinoši, ka viņš ir tāds, tev kaut ko uzsviest vai uzkliek, ko man ar šito tagad darīt. Un tu manai sāpē pievieno vēl šo te klāt, vai ne? Tas ir tāda kraušana, vai ne, tie klucīši, ko tu minēji. Līdz ar to, jā, ja zinu, ka man sarunas nav labākās un es nespēju neko labi pateikt, es varu piedāvāt izslaucīt grīdu. Es varu pateikt, es tev atnesīšu piena paku. Un varbūt atnest to piena paku. Viņš paņems vai nepaņems, jā. Vai tiešām atnest tās pusdienas, kaut vai kartupelīšas, jā, vai kaut kāds konservu, nezinu, tur pupiņas tur, vai ko tur, vienalga, ko cilvēks var izmantot ātri un fiksi un pietiekoši arī veselīgu ēdienu. Jā, paņem bērnus pieskatīt vai aizvest uz skolu kādu laiku, jo tur, ja tāda ir varbūt vajadzība, jā. Iespējas, kā mēs varam būt klātesoši otram, īstenībā ļoti, ļoti daudzas, un nav arī sev jāspiež tā kā darīt pāri pašiem, ja tur kaut ko spies no sevis ārā. Jā, bet redziet, mēs arī neesam nekad mācīti šim. Jā, tas tā kā, gribētos teikt, tas ir ļoti būtisks sastāvdaļa no mūsu dzīves, ko mēs katrs kaut kādā brīdī varam pastarpināti piedzīvot starp kaut kādām tuvākajām, tālākajām paziņām, sirds cilvēkiem savās ģimenēs, bet mums nav mācīts par to, tas notiks, un tagad ko, un tad mums ir, un tad mirklī var izsprāgt ārā nevietā kaut kādi izteikumi, kaut kādas rīcības, jo, te mēs atkal atgriežamies pie tā, pie kā mēs kaut kādā brīdī runājām, kad es minēju par nāvi, mēs nezinām, kas tas ir, un mēs tā kā, vienkārši nezinām, tik vienkārši, un šeit tas pats tās, mēs nezinām, kā reaģēt. Un gribētu teikt, tas ir ok, ka mēs nezinām, bet tajā pašā brīdī, kad tas notiek, mums ir nav laika, es gribētu teikt, tagad ņemt un meklēt tos resursus, kas ir ļoti daudz un dažādi, un tas saprast, šajā situācijā ar šo zaudējumu īstās rīcības, un varbūt tie vārdi varētu būt šīs un tās. Tajā brīdī tas ir, varbūt uz ielas konstatēts fakts, telefons, sarunā. Jā, kur mēs arī esam izsist no līdzsvaru, jo mēs vienkārši gājām pa ielu, jā, un arī mūsu sašūpoja kaut kādā mērā. Jā, vispār es pēc tam var nosūtīt arī to nosaukumu. Ir sieviete, kas arī ir hospica māsa, medmāsiņa, un viņa jau arī milz un daudz gadus nostrādājusi. Un viņa tieši izveidoja bukletus tādus. Tieši kā redzēt, kā cilvēks mirs, kāds ir pazīmes, ko darīt, kā būt, un tieši tie ir bukletiņi, jo viņi tieši to, ko tu saki precīzi, kuram laiks lasīt veselu grāmatu par miršanu tagad, jā, vai kā atbalstīt, jā, vai ko, vai, nav jau tā laika, tad ir svarīgi varbūt tāda pamat ideja, kur mēs redzam, kas ir kas, sīki aprakstīts, jā, tā kā tādā, protams, vienīgi viņi ir angļu valodā, viņi nav latviešu valodā pieejami, un tā kā ir. Bet jā, un tad, kad es mācījos arī pētmāmas, tad bija tā, kad mums psiholoģe un psihoterapeite Vita Kalniņa stāstīja, ka būs droši vien arī nodarbības tādas, kurās mēs sašūposimies, un kas būs smagas un grūtas. Agnese, kas tavuprāt ir tas, kas nav pateicis, izrunāts mūsu šī brīža sarunā, bet tiešām būtu ļoti, ļoti vērtīgs ar to padalīties un pateikt? Jā, man liekas, ka vispār ieliekot to ideju par to, kad ir nāve mums blakus, bieži vien tas ir ļoti, ļoti palīdzoši saskatīt šodienas dzīvi, īstenībā daudz krāšņāku, skaistāku, bagātīgāku, vērtīgāku. Un netik daudz skriet apkārt nevērtīgi, jo, zini, jā, ir dzirdēt, vai ne tie izteikumi no cilvēkiem, kas skrējuši apkārt, ir kaut kur skrējuši, un es saku, es nezinu, kā pagājuši kaut kādi 5 gadi, es pat nezinu, kur ir palicis šis laiks. Un tad, kad mēs apzināmies, jā, kad nāves mums tā blakus, mēs varam kaut kā bišķiņ tā vērtīgāk dzīvot, apzinātāk, ieraudzīt
daudz lielākas vērtības pašu dzīvē, kā es vēlos dzīvot, kā es par dzīvoju tagad, vai es esmu tur, kur es esmu. Lai tad, kad es mirstu, šitien tā esot, es varu pateikt, zinu, bija baigi forši. Jā, man tur varbūt kaut kas neizcenās, varbūt līdz galam kaut ko gribētu piepildīt vai kaut kā tā, vai, nu, bet tie ir sīkumiņi. Bet pa lielam es esmu izdzīvojis savas vērtības, savu dzīves skatījumus, es piepildīju savu dzīvi ar jēgpilnumu, kas nevienmēr, jēgpilnums nevienmēr nozīmē viegli, īstenībā diezgan pretēji. Un tad, ja mēs nokļūstam brīvas beigās un mēs neesam šito apskatījuši, tad ir bieži baigi sāpīgi. Mēs esam sapratuši, ka vienīgais, kas mums bija dots, īstenībā bija laiks, un mēs esam viņu vienkārši iztriekuši ātrās uzkodās, ātros kaut kādās izklaidēs, jā. Principā tā, nu tajā dvēseles tā kā analoģijā runājot. Un tad ir baigi sāpīgi, tur sākās nožēla, vainas apziņa, sāpes, un ir baigi sāpīgi aiziet, un tad cilvēkiem ir grūti aiziet tiešām nomirt, palaist vaļā šo dzīvi, jo viņš ir tik daudz, kas nav. Ir tik daudz nožēlas pret bērniem, pret līdzcilvēkiem, par to, kā viņš strādājis, par to, kā viņš ir izturējis pret sevi, pret citiem. Un tas ir skumīgi. Jā, tā kā, teiksim, nāve bieži vien arī iedod pilnīgi šo skaisto perspektīvu, ko gribētos katram arī novēlēt, varbūt mazliet ieskatīties. Kā būtu, ja es varu pastāstīt ātri stāstu, ka man bija, kad es mācījos, tad man bija iespēja pabeigt, tā kā man bija 2 gadi vēl jāmācās, bet es zināju, ka es negribu. Un man vajadzēja ceļot. Un tad es domāju, tieši pēc 2 gadiem man būtu bijis jābeidz. Un tad es domāju, tā, es tagad būtu uz kāpnītēm nofotografētos ar savu diplomu. Un tad es par taistos kapiem un ieveltos ar savu diplomu kapā, ja būtu pagājuši šie 2 gadi. Vai tā būtu dzīve? Nē. Tā nebija. Es aizbraucu ceļot. Tas bija gan traki un gan arī daudz stāstu tur apakšā un daudz, kas varbūt nebija, varbūt tā kā varbūt vajadzētu, bet tā. Bet aizbraucu ceļot. Pilnīgi bez naudas. Man nebija naudas vairāk. Īstenībā man bija kaut 250 eiro kabatā. Bet man tik ļoti gribējās. Un tas ir par to, es nesaku, ka tagad visiem ir jāmet nost savas darbi un bezrūpībā un jādara pilnīgi traks lietas, jo šis bija traki. Bet tajā pašā laikā tā ir laba perspektīva. Tā man ir 2 gadi, ko es ar viņiem darīšu? Un tas iedod pilnīgi citu rakursu dzīvei un foršu rakursu. Un ja mēs iedodam vēl tos 2 gadus, tāpēc, ka tas nav tā rītdiena, jā, tas ir pa ātru, tas ir pa traku mūs sašakētu, tad 2 gadus tas iedod tādu, hei, tas nav daudz, bet tas ir jau gan daudz. Lai dzēr kaut ko paveikt, kaut ko izdarīt, nolīdzināt attiecības ar sevi. Un tas palīdz dzīvot krāšņāk. Tā kā, nāves tādā ziņā višķi tās idejas nav jābaidās. Tā es varētu novēlēt un ļaut pastīties arī katram mums pašam. Un arī, protams, nāves dūle to var piedāvāt kā sesiju, pastīties, kā tu dzīvo, kas ir tas, ar ko tu ej šodien dzīvē, vai būtu ok, ja tu šodien arī drīz nomirtu? Kā būtu? Vai būtu ok? Vai tomēr tur būtu galīgi, šitas galīgi nav tā, kā es dzīvoju, kā man gribētos. Vajag skumīgi. Jā, tas būtu laikam tāda esencīta. Esencīta. Labi teiks, no manas puses esencīta noteikti būs par to, ka nāves dūle ir savā ziņā arī, lai dzirdētu, uzklausītu un tie pašā brīdī iedot spēku brīdī, kad cilvēks ir visvājākais, vistrauslākais emocionālā stāvoklī tieši, kā arī neskriet pa priekšu lielām auļām, lieliem soļiem, bet drīzāk soli pa solim. Atsaucoties arī uz mācībām, kad tu esi pēc dabas cilvēks, kurš ir tāds aktīvs un šik visi jādara, tad drīzāk dažreiz soli pa solim neskriet un apdomāti uztvert jauno pieredzi, ko dzīve pasniedz arī. Jo cilvēkiem, manuprāt, ir šajā brīdī tāds
angļu sakot multitasking, latviski es nezinu, kā varētu labāk pateikt pat šo vārdu savienojumu, daudz dažādu uzdevumu paralēlos ceļa plūsmās. Vienkārši ir viens uzdevums, paralēli ir vēl viens uzdevums jāpilda trešais, un tā mums tā dzīve aumaļās arī paskrien vienkārši garām. Jā, un cik viņa vērtīgi paskrien garām, cik mēs esam laimīgi un priecīgi tajos mirkļos, kad vienkārši ir tāds stress un beigās ir vienkārši trauksme. Mūsos ir vienkārši tik milzīga trauksme, ko tagad arī daudz runā, un arī par miršanas trauksmi tagad runā arī, un arī pēc tam runā par to, cik daudz trauksmi mums klātesoša. Jā, dzīvot mazliet lēnāk, mierpilnāk, izjustāk. Jā, tas būtu skaisti. Es mēģinu to savā dzīvē arī ļoti īstenot, un es domāju, mazliet bailīgi, ja tā godīgi, jo liekas, varbūt es te kaut ko iepauzēju, un viss man tagad aizskrien garām, un es tā kā tāds liemes te velkos, baudot skatus apkārt vai ko. Bet tā pašā, kā liekas, bet es riskēju, man kaut kā neliekas, ka tie, kas tur aizskrien, vai laimīgie. Man jau arī uznāk tie skriešanas mirklīši, bet tie tādi mirklīši varbūt, jā. Bet es mēģinu riskēt, neskriet tik daudz vairāk, un man arī ir bijis raksturīgi. Paldies! Šis arī bija vērtīgs ieskats par to, ka tu esi arī tāpat kā visi citi cilvēki. Jā, ne tikai zinu to labo praksi, tā teikt, bet arī kā cilvēks vienkārši saprot un salīdzina dabiski sevi ar citiem un novēro un analizē pie sevis, kaut ko apspriež arī, iekšēji ar sevi pats parunājas, kad tas ir ok, kad viss nevar būt pēc labās prakses arī par to, ko mēs pārunājam, kā būtu, varbūt ir jārīkojas, jābūt kaut kādiem saviem šiem instrumentiem priekš tautas smaras, ar šīm maņām, lai sazemētos, lai aprunāties ar sevi vēlāk par kādu situāciju, kas ir notikusi, piemēram, darbā vai kaut kur citur. Tā ir tā labā praksa, ar ko mēs varam padalīties, protams, tā pati implementēšana, ieviešana dzīvē. Tas jau viss tas izaicinošākais, ko mēs tikai soli pa solītim varam darīt. Un es varu noteikti tā pēdējo piebilst, ka dzīve ir gan izaicinoša arī ikdienas dzīvē. Mums, man liekas, tiešām ir tik daudz to izvēļu un norišu, kas ir tik daudzās dzīves sfērās un tik pretrunīgi uzskati, ka ir izaicinoši un kur nu vēl grūtos dzīves mirkļos, tas ir vēl izaicinošāk. Agnes, saka, lūdzu, kur tevi var atrast, ar tevi sazināties, ja kāds vēlās aprunāties ar tevi vai tieši aicināt būt atbalsts plecam grūtā dzīves brīdī? Jā, man ir mājaslapa uztaisīta, tad ar to arī došu var sazināties. Tad droši vien tur ieliks visādas linciņas, vai ne, apakšā, tad jau es tā nosūtīšu. Jā. Super! Paldies par tavu laiku, sarunu un dažādām atziņām. Un lai tev saulēna šī diena un saredzēšanos, sadzirdēšanos kaut kad vēl. Paldies tev arī par sarunu un paldies par šīs tēmas uzsākšanu. Un paldies tev arī.